Emīli, pastāsti, kas tagad būs? Esam tagad Gold Line Barberā, tas ir Jelgavā, tepat, kur notiek podcastiņi. Pumpuriela 2. Vārdā. Ģirts. Taisīsim ģirtam pārvērtības. Es gatavs pārvērtībām. Jā. Kāpēc mēs to darām? Tāpēc, ka mums ģirtam jāatrod sieva. Kas jāatrod? Viņam jāatrod sieva. Viņš tagad tikko ir izšķīries, svaigs vēl. Silts pīrādziņš. Principā kungs pārvācies ir no Rīgas atpakaļ uz Jelgavu. Es domāju, ka vajadzētu pielīdzināt baķenes un ūsas, uztaisīt foršas tādas, jo tā ir tomēr tava vizītkarta, vai ne? Jā. Meistars Emīls, Gold Line Barbers. Tā izstāsta spoguli, un nākamais kungs būs šīs kungs. Nākamais rindā stāvi. Mēs tūlīt pieliksim šitos matus pie ģirta. Es ģirts ir aiztaisījis acis jau kaipo. Viņam rītā svarīgs darbs, viņam būs jādod. Ģirtiņš. Kundzēm ziedi. Līdzīgi kā ar Ēriku taisīt, ja? Kāpēc? Nē, Ērikam nemeklējam sievu. Ģirtam reāli vajag. Ģirts ir saimniecisks cilvēks. Ļoti. Ēriks visu laiku ir paēdis. Ēriks jau nav tik saimniecisks kā ģirts, lai gan to mēs nezinām. Šis noteikti viss tiks publicēts pēc 8. marta, bet realitātē šis tiek gatavots 8. martam un ģirts sveiks dāmas. Vai ne? Jā. Vai jūs iepazināties ar ģirtu? Iepazināmies mēs ļoti vienkārši, jo ģirts ir ļoti strādīgs un jebkurā gadījumā izredzētā dāma būs ļoti priecīga. Jo visi darbiņi mājās tiks padarīti, naudiņi būs nopelnīti un vienmēr viss pietiks.